Labi, zin kā tagad nākamais, viņai ir vēl divi, laikam. Tā pati moka? Jā, Lorēna. Ieval, bre. Labdien, jā. Pagaidām man nav izdevies ņemties ar šo, bet tagad esmu nolēmusi doties uz Rīgas domi, vai uz kādu citu, vai uz kādu kultūras ministriju zvanīt un panākt to, lai portāls Spoki.lv slēdz iet, jo es jau savā pirmajā sūdzībā rakstīju, ka portāls ir nekaunīgs, ļauns un ar ļoti slimiem un degradētiem cilvēkiem. Īsts Ellis portāls, kuram nav vietas eksistēt ar visu to žurku vārzu. Paga, come on, tas ir, what the fuck, come on, tu domāji, kas tur nopietni ņems un šito uzrakst? Es jau jums teicu pagājušreiz, ja? Bet tas ir, padomā, un galvenais, ka tam arī pievērsīs uzmanību. Viņi iesniegs to prasību, piemēram, tajā izglītības dienestā, viņi iesniegs prasību, un viņiem nebūs nekāda izražā, mums ir jāatbalsta vecāki. Viņi sastādīs kaut kādu īpašo grupējumu, kas tur filtrēs tos spoks, kas tur, taisīs tur kaut kādas apskatus un, rakstīs tur projektus, kas tur slikts viņos ir. Viņi maksās no viņas kabatas, no viņas nodokļiem, palielinās viņas nodokļus, lai aizslēgt kaut kādus spokus, kas ilgs mēnesi vai divus. Bet viņi to dabūs, viņi aizslēgs spoks, bet kādā, Ir galvenais, tas ir, ka tām sadaļām, teiksim, tur kur tie porņuki ir un kur tur tās gaļas visas, ja, tur ir, lai tur tiktu, tur no sākuma ir jānorāda savs dzimšanas gads, mēnesis, un tas viss, ja. Jā. Un ja tas bērns viņai arī norāda to, ka viņš ir tā kā, vecāks par to, kas viņš ir, kaut kāds, ja viņam tur 14, viņš norāda, ka viņam ir 20, ja. Tā jau viņa problēma ir, ne jau tā spoka problēma, ka viņi tur var publicēt to, jo kas ir, jo, teiksim, jau pēc 18 gadiem jau to var skatīties, Tavs bērns atļaujās melot un iet uz kaut kādām, viņš pārkāp likumu, viņš pārkāp noteikumu, rakstīt noteikumu, viņam nav 18, viņš zina, ka viņam ir. Tā ir tikai tava problēma. Neviens viņam to nemācīja, tas ir tavs bērns, tu atbild pa viņu, kāpēc viņš meloja? Tā ir tava problēma. Varbūt tāpēc, ka tu esi slikts vecāks, neiemācīja viņu, ka tā ir slikti darīt. Varbūt tā ir tā vaina, nevis spoki. Labi, tad ir tālāk, kurš vēstulē. Nevēlos, lai mans bērns un citi bojā savu psihi ar drausmīgiem foto vai šausmīgiem komentāriem, kur kāds raksta, narkotikas rullē sāc zakt. Audzini viņu, blē. Tas ir nepieļaujami šāda izvērtība. Kādas vēl narkotikas rullē sāc zakt? Tas jau ir pārspīlēt, tas vienkārši jebāli sakt, tas ir tik nenopietni, tas ir tik smieklīgi. Un tad viņi tur tālāk prasa, lai visi parakstās par to, un par kaut ko tur, par tīru internetu bez mēsliem. 60%, vai ne, cik 70% internetu vienkārši kaut kādas vagīnas, bāc. Tāpēc tas ir internets, tur ir internets, tā tas ir, un tā tas būs, un viņi tur neko nevar mainīt. Un pilnīgi visur, kur ir kaut kādi tur, explicit videos, tur kaut kādas bildes, visur ir kaut kāds tur, pateiks tur, uzmanīgi tur bērniem vai tur cilvēkiem, kuriem nav 18, tur lūdzu šeit neiet, kaut kas tāds. Un tā ir tikai cilvēka atbildība, ja viņš ieiet iekšā un tas viņu ietekmē. Viņš piekrita tam, viņam teica, ka tas ir, tev brīdināja, tu esi brīdināts. Tā ir tikai tava problēma, ja tu to pārkāp noteikumu. Un tagad tur seko nākamā, kas tur sasaucas ritīgi ar mūsu tēmu, kur labdien, atkal tur, ja. Šodien aicina cilvēks 13:00 pie kultūras ministrijas protestēt pret šo Ellas nostūru portālu. Cilvēki strādā un audzina savus bērnus un baro viņus. 24. februārī bērns kaut kādos vienos iet ārā, tur kaut kādā splabdraņķī protestēt pret kaut kādu portālu, kur viņi neko nepanāks. Come on! Jebā, es to saku, tas ir vienkārši. Tā, tad viņi raksta. Kāpēc? To var lasīt manās iepriekšējās sūdzībās. Tas man kaut kāds rādio. Viņa jau tagad ir kļuvusi par spoku administratoru, viņai tur kaut kādi visvairāk lasītie raksti, viņi tur vajag tagad sako savam imidžam līdzi. Laiks beigties visatļautībai, un cilvēkiem vajag mācīt patiesās vērtības un cieņu pret apkārtējiem, bet nevis lasīt tupus, melīgus rakstus ar mēslainas saturu.
Lūgums nāciet kopā, mēs varam attīrīt mūsu bērnu prātus un internetu no visādiem mēsliem, kas posta cilvēku. Attīrīt bērnu prātus, bļet, cilvēki ir dažādi, kamān. Tu negribi lasīt kaut ko, bet citam tas varbūt patīk. Tas ir tas pats, kas, piemēram, vecis, kuram patīk, piemēram, visiem patīk normāls vecens, bet ir veči, kuriem patīk, piemēram, rasnuls. Tu domā, what the fuck, kā rasnuls patīk? Tas ir naturāli, cilvēki ir dažādi. Tas, ka, piemēram, vienam tas ir nepieņemam lasīt tur kaut kādus šausmu stāstus, citam tas patīk, un tas ir normāli, tā ir cilvēka būtība, kā to var, ar ko tu atšķiries, piemēram, latvieši cīnījās par neatkarību no komunismu, pis prom, jo šeit viss bija represēts, un tagad viņi paši iet uz to pašu, nedrīkst, lai mūsu bērni dara to un to, represēsim viņus, tā kā represē mūs, un kā tad jēga bija visam šitam te? Jā, un tagad, karoči, kaut kāds jūnijas ir, ja? 7. jūnijas, laikam, tur ir tas datums, ka viņi raksta pēdējo vēstules, vai karoči viņi neko nav panākusi, tas nozīmē, ja? Tad, sveiki, biju rakstījuši šo sūdzības vēstuli par šo neiedzīgo portālu Spoki.lv. Ieskatoties atkal, esmu skaidri sapratusi, ka nekas nav mainījies un viss ir tikai sliktāk. Nu kā? Vienkārši, viņi pasmiekls. Biju gājusi ar prasību un parakstiem no dažiem cilvēkiem par portālu slēgšanu, jo nodara lielu kaitējumu jauniešu, bērnu un citu vecumu grupu cilvēku prātiem, bet par nelaimi man atteica, jo portāls tiekot apmeklēts un ir aktīvs, un ar sūdzību par neiedzībām nesot vēl pamats slēgt ciet portālu. Nu, bet loģiski! Viņi tik duma, kāds viņai vispār nevienam viņas vārdam nav pamats. Viņai nav neviena atsauce. Viņa saka, šis portāls ietekmē jauniešus. Kā viņa zina? Viņai jāizveido kaut kāda pētījums ir anketa. Viņai pētījums jāveido, jā. Tur ir vismaz kaut jāaptaujā cilvēki, tur ir jāskatās viņu tās, teiksim, laika posmā, kaut kādas tur degradācijas pakāpes viņa, lai viņi varētu kaut ko vispār pateikt. Lai viņi vispār varētu atļauties pateikt, ka tas ietekmē jauniešus, viņai jau ir jāizdara cik daudz. Viņi vienkārši mūld kaut ko. Tas ir no tās sērijas, ka tas tev nepatīk, bet tas nenozīmē, ka tas visiem nepatīk. Tas, ka tas tev nepatīk, tā nav mūsu problēma, tā ir tava problēma. Nu, neskaties, kamān. Tas ir vienkārši. Jā, un tad tālāk ir tā. Es negrasos apstāties. Jā. Portālā joprojām tiek veidot raksti, kuros tiek melots, kuros tiek apvainoti, naidoti cilvēki, kur 80% visu rakstu satura ir seksuāli vardarbīgi, nelabvēlīgi cilvēki, psihiski graujoši, un arī tāpēc vismaz 80% no visiem Spoki.lv komentētājiem ir garīgi atpalikuši degradēti, slikti, nelabvēlīgi cilvēki, kuri būtu jāizolē no sabiedrības vispār, jo rakstība tur ir zemā līmenī, daudz kļūdu, gramatika neeksistē vispār, un tas ir lieliski pierāda, kādas ir zināšanas, valodas prasmes lielākai daļai to stulbo lietotāju, kuriem ir zemes intelekta līmenis un kuri neko nesaprot. Un kādu viņa intelekta līmeni varētu nosaucot visus pa stulbiem? Viņa vienu rindkopu ierakstīja vienā teikumā. Kas viņa ir kaut kāds? Stilistikas kļūdas. Tur ir stilistikas un stulbi cilvēki. Pati rakstīt nemāk. Stilistika nav tas, kas ietekmē cilvēku prātu. Gramatika ir, ja nemāk gramatisku rakstīt, tu esi stulbs. Tad tālāk. Tiek rakstīti raksti par pornogrāfiju, seksu, slepkavībām, tiek apsmieti cilvēku līķi, cilvēku sāpes, nāves gadījumi, tiek veidots stulbi raksti par savām mājas kolekcijām, alus pudelēm, cigaretēm, kas nelabēlīgi iespaido jauno bērnu prātus. Vai kolekcionē tās buņģis, cindras? Kamā, tas ir vienkārši, tas ir cilvēks, kuram nav ko darīt. Labākais, ko darīt, ir slēgt šo nolādēto slimo portālu un miers uz zemes, jo šis Spoki.lv portāls ir viena liela miskasta ar visu netīro saturu, pornogrāfiju, šokiem, kaitīgām vielām, šausmīgiem video un drausmīgiem ļauniem komentāriem. Zini, ko es nevaru pateikt? Bērniem līdz 18 gadiem nevajag skatīties vispār šo portālu un vajag aizliegt. Nu tad aizliedz, savam bērnam aizliedz, kamān. Viss, ko es nevaru pateikt šīs. Bļeģ, aiztaik to, ja balūtu mazgrīgā kurci, bļeģ, nahu. Iedod savas mammas izpotēs pēdiņu, bļeģ, nahu. Tas, starp citu, ir Igors, ja? Jā, tas būs vēlāk. Tā. Tad šo portālu vajag aizliegt, jo tas nelabvēlīgi iespaido visus bērnus, jauniešus, un viņiem tiek iestāstīts, ka narkotikas, pornogrāfija un slepkavības tas ir normāli, un tādējādi cilvēks tiek pataisīts par necilvēku.
pabiru norakstām cilvēku, jo kāds kroplis ir sabojājis vairāk cilvēkiem domāšanu un visu dzīvi, pateicoties vienam dumam rakstam un dumjam komentāram. Tu, bļaļ, aiztaik to iebalu, tu mazgrīgā kurci, bļaļ. Tā, plus vēl tur tiek krāpti cilvēki ar kaut kādiem pakalpojumiem. Tik paši viņi to piesakās, nevis krāpti. Tas ir tavs tiesības, tu pats izvēlies.